Šokējoša un pasaulē neviennozīmīgi uzņemta izstāde, apskatām arī Rīgā. Eksponāti ir īstu cilvēku ķermeņi, to daļas un iekšēji orgāni. Izstādes organizatori ir pārliecināti, ka izstāde ļaus cilvēkiem vairāk iepazīt savu ķermeni. Tikmēr izstādes pretinieki norāda, ka izstādē izliktie ķermeņi ir zakti vai piederējuši noziedzniekiem. Brīdinām, ka nākamajā sižetā var būt daži nepatīkami kadri. Cilvēkiem par cilvēkiem – tāda ir šis izstādes galvenā ideja. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīt pašu ķermenī esošo orgānu un sistēmu sarežģītību. Šeit izlikti īsti cilvēka ķermeni un vairāk nekā 200 orgāni un ķermena daļas. Organizatori cer, ka apmeklētāji iedomāsies arī par savu veselību, piemēram, apskatot smēķētāja plaušas. Ir grūti iedomāties, ka visi šie eksponāti kādreiz bija dzīvie cilvēki, un arī, piemēram, šī sieviete kādreiz ir staigājusi pa zemi. Zinātniekiem, lai no cilvēka ķermeņa sagatavot šāda veida eksponātu, ir vajadzīgs vairāk nekā gads. Ķermenī saglabāti pateicoties tehnikai, ko dēvē par polimēru konservēšanu. Audus apstrādā ar šķidru silikonu, kura rezultātā audis acietē. Tomēr vairākās valstīs izstādē ir veidojusies liela opozīcija. Izskan pārmetumi izstādes veidotājiem par cilvēka ķermeņu apgānīšanu un eksponātu miglaino izcelsmi. Presē var lasīt informāciju, ka izliktie ķermeņi pieder cietumniekiem. Izstādes organizatori tomēr visus pārmetumus noraida. Visi šie paraugi, kurus jūs redzat izstādē, ir legāli ziedoti ķermeņi. Cilvēki novēlējuši sevi zinātnē. Un kas vēl ir svarīgi, visi šie cilvēki miruši dabiskā veidā. Tāpēc mēs jūtamies komfortabli vedot šo izstādi apkārt pasaulē un ļaujot apmeklētājiem apskatīt eksponātus un gūt jaunu informāciju. Pazīstamais Latvijas ārsts Pēteris Kļava atceras, ka vēl būdams students anatomijkumā ir preparējis līķus, bet tas tika darīts, lai mācītos, cik ētiski ir izrādīt miruša cilvēka orgānus un sagrieztus ķermeņus publiskā izstādē. Pēteris Kļava tomēr uz šādu izstādi skatās vairāk pozitīvi, lai arī pārējie cilvēki, ne tikai mediķi, iepazīst savu ķermeni. Tad pašreizē Bībelē teikts, ka jāgodā jebkuru dzīvību, nedrīkst neko nogalināt, tad kāda ētika ir gaļas veikalos tādā gadījumā. Es domāju, ka varbūt izstādes organizētājiem un šo ļoti sarežģīto preparātu veidotājiem varbūt būtu ieteicams, varbūt, ka tas ir, uzrādīt dokumentāli, ka tāds un tāds cilvēks ir to vienkārši novēlējis, un tas tā ir, ka viņi to dokumentē, pēc kaut kāda protokola. Ārsts Pēteris Kļava tomēr cer, ka šī izstāde nesīs arī labumu, un kāds jauns cilvēks pēc apmeklējuma izvēlēsies studēt medicīnu. Tikmēr organizatori cer, ka pēc apmeklējuma kāds iedzīvotājs vēlēsies veltīt sevi zinātnei. Izstādes laikā ir iespēja pieteikties, lai pēc nāves savu ķermeni nodotu izstādes veidotājiem. Miroslavs Koģis, Ingus Graudiņš un Valters Blūms, Latvijas televīzija.